Nauris gan šajā rītā izpaliek, bet daba tukšumu nemīl. Tā man ik pa brītiņam atnes kādu zēnu, kādu kungu, kādu vīrieti. Un šajā brīdī ir ienesus arī sportiskas vērsmas. Mums te radio SVK ētrā un pie mums ciemos ir Antons Semeņaks. Labrīt! Labrīt! Kā arī Kristaps Dārgais. Labrīt! Labrīt! Nu, par ko gan mēs runāsim? Jūs jau pēc vārdiem dzirdat, ka mēs runāsim par fantastisku pasākumu, kas ik gadu ierībina Grīziņkalnu. Pašai jau vairākus gadus ir bijis gods atrasties skatītāju rindās un baudīt šo piedzīvojumu. Kings of Air atgriežas Grīziņkalna arēnā, varētu teikt. Bet mēs to varam saukt par arēnu. Jā, Kolizēju. Grīziņkalna Kolizēja, jā. Un mēs aicinām tevi arī šogad. Mīļš, paldies. Uzreiz sākam ar oficiālu ielūgumu. Jā, tāpēc es aicināju jūs aicināt mani, un tā mēs tevi rotējam. Bet šogad ļoti īpaši. Katru gadu jau mēs piesakam šo pasākumu kā īpašu, bet šogad arī neizpaliek pārsteigums. Šis tests saistīts arī ar Kristapu, bet varbūt Antons sākumā ieskicē par to, kas tad vispār šogad gaidāms un kādā zīmē vai kādā varbūt noskaņā šis gads tiks iesākts Grīziņkalnā. Jā, nu redzam, ka Eiropā ir sasnieguši lielākie karstuma viļņi, uzreiz iesākšu ar laika ziņām, jā, un ceram, ka būs karsti gan uz laukuma, gan ārpus tā, ka būs labi laika apstākļi. Kings of Air atgriežas 2. gadu pēc kārtas, pirms tam bija tāda ilgāka pauze uz 7 gadiem. Bet ņemot vērā, ka pagājušā gadā ļoti veiksmīgi notika šis pasākums un atgrieza visiem emocijas, pēc kurām visi bija noilgojušies, atgriežam arī šogad. Un tā sakrita, ka Kristaps šajā ziemā ir paziņojis, ka viņš noslēdz profesionālā karjeru un izskatās, ka noslēdz arī savu profesionālā arī dankošanas karjeru, jo Kristapam ir 2 profesijas, ne tikai profesionāls basketbols, bet arī dankotājs. Jā. Un tad tas tāds viens no īpašajiem elementiem tieši šajā, jo vispār Kings of Air Sākās Kristapa dēļ. Es negribu pārspīlēt, bet daļēji arī tāpēc, ja Latvijā nebūtu ļoti spēcīgi dankeri, tad, priekš kā mēs taisītu, vestu tikai ārzemniekus, tas nav tas, tev patīk arī, tad, kad mēs taču nevedam hokeja čempionātu uz Latviju, kad nespēlē Latvija, ja, tad, gandrīz labi, daudz mazāk cilvēki iet uz to hokeju. Šeit, tad, kad tu tici, ka tavējs vēl var uzvarēt, liekas, Kristaps, uzvarēja 2018. gadā ar split decision, tā kā mēs arī sagaidām, ka tomēr varbūt arī savā noslēdzošajā darba konkursā Kristaps. Dievs, tā Kristap, tu dzirdi, ko viņš tev uzliek uz taviem? Spiedienu? Nenormāli. Bet labā ziņa tā, ka ir jaunas asins parādījušās Latvijas dankošanā, tā kā viss ir kārtībā, tur avotiņam ir jāizstāv savus tituls, tā kā viss spiedienu uz viņu liekam virsū. Labāk uz viņu nekā uz tevi. Bet klausies par tev tā kā aiziešanu, vai tā būs tiešām tāda kā izvadīšana pensijā, kur tev pasniegs Geto Games māla krūzi, kur visi ir ierakstījuši savus vārdus un tādu kaut kādu Elbakiena vimpeli, paldies par mūža ieguldījumu, vai arī tev būs tā kā tāda, šitā, te kā viņa atvadu tūre ir daudzām grupām, kas ilgst apmēram 7 gadus attiecīgi. Un beidzam un atgriežamies. Nē, par to finišēšanu un atgriešanos redzēsim. Domāju, ka tā nebūs, kā saka, pienācis laiks tādā nopietnākā līmenī dankošanu likt pie malas. Gan jau jūs redzēsiet kādā nometnē pie bērniem, noteikti mani vēl lēkājot, bet konkursos es domāju, ka jūs man vairs neredzēsiet, un šis, domājams, ir mans pēdējais slamdanga konkurss. Dzīvē notiek visādi, bet es teikšu, ka es domāju, ka šis būs mans pēdējais slamdanga konkurss. Publiskais, varbūt privātajos vēl. Varbūt vēl privātajos kaut kad aizies, kādā kompānijā un kur paaicina. Bet, Klau, es vēl gribēju vaicāt par to, kas nosaka to, ka sportistam ir pienācis laiks aiziet? Apstākļi noteikti ir vairāki. Viens no tiem noteikti ir tava varēšana laukumā. Būtībā sportā ir tā ļoti liela problēma, kad sportists nezin, kurā brīdī beigt sportot. Tas ne tikai sportā, tas arī mūzikā un aktieriem arī bieži vien. Teiksim tā, tādā basketbola kontekstā, tad man tā vienmēr doma bija tāda, ka labāk es dzirdu, ka man kāds paprasa, varbūt vajadzēja vēl uzspēlēt, nekā vajadzēja jau pagājušajā gadā beigt. Jā. To es esmu izdarījis, tur viss kārtībā, tā mums šobrīd ir. Par dankošanu runājot, būtībā jāsaka jau, ka es gribētu teikt pāris pēdējos gadus, principā pēc Covid, es noteikti dankoju daudz mazāk. Es gribētu teikt, ka
Tas bija vairāk, jo šobrīd, teikšu, tādā hobija līmenī. Teiksim, pirms Covid tomēr tas bija krietni nopietnāk un, gribētu teikt, arī profesionālāk. Pēdējos gados tomēr tas bija nedaudz mierīgāk, un jāsaka arī tas, ka tiešām tā varēšana ir gājusi mazumā, jo paliekot vecākam, tomēr leciens, tā kā mašīnām saka zirgspēki, bēg projām, tā arī dankariem bišķiņi arī lecieniņš aizmūg. Bet neraugoties uz to, joprojām var iedankot pietiekami labi, un kaunā noteikti nekritīgi. Zini, man tev jāatzīst, ka manā, vismaz pasaulē, manā burbulī un izpratnē tavs vārds saistās ar tādu, Danka, tomēr kaut kādu fenomenu Latvijā, jo tad, kad mūsu ētera producenti man atvaļinājumā esot rakstīja, mums grib uz interviju Kristaps Dārgais, gribēs, es viņai saku, gribēšu, ja viņš ir gatavs nācējs, es esmu gatava ņēmēju un runātāju, jo, tavs vārds patiesībā tādā basketbola pasaulē un sevišķi Danka kontekstā vispār komentārus neprasa. Es domāju, nevienam. Tā kā es ļoti priecājos par šo šovu, kur tu piedalīsies, un izskatās, Antoni, ka mums visiem būs dažādi pārsteigumi, arī muzikālajā ziņā, kā parasti droši vien vai ne, un arī visādi šova elementu ziņā neiztrūks. Pavisam noteikti, jo tā ir viena no tām lietām, ko cilvēki, kas atnāk, sagaida. Viņi sagaida ne tikai sportisko šī pasākuma sastāvdaļu, bet viņi sagaida, ka viņus arī izklaidēs 3 stundu garumā. Es varbūt varētu nosaukt, no kādām valstīm un kādi dalībnieki būs. Par māksliniekiem es pagaidām neatklāšu, bet pavisam drīz arī varēs droši vien uzzināt arī to. Mums būs viens no labākajiem, tātad Kristaps var nokomentēt, vai man ir taisnība, jo viņš danko saprot bišku labāk nekā es. Grabo, viens no labākajiem šobrīd pasaulē. Mums būs Bartošs no Norvēģijas / Polijas, Matija no Itālijas nekad vēl nav bijis Latvijā. Džoli Henry pagājušā reizē publikas mīlulis, jo novilka kreklu visticamāk, un ne tikai. Vēl mums jauns dalībnieks no apvienotās karalistes ir Jeremiah Skywalker, tāds simpātisks vārds. Atgriežās Smūvs no Ukrainas, kurš šobrīd dzīvo Amerikā, un tur ir guvis pietiekoši lielu slavu, rādot visādus trikšotus un visas pārējās lietas. Piedalījies, man liekas, arī NBA vairākas reizes un tur braukā pa visu Ameriku, respektīvi Smūvs, mūsu draugs lielais atgriezīsies atpakaļ Latvijā. Kris Staples, arī es teiktu visu laiku viens no mīļākajiem dankeriem latviešiem, viņš ir no Amerikas. Protams, Avotiņš, protams, Kristaps Dārgais, un viņa noslēdzošais Slam Dunk konkurss. Avotiņš ir pagājušā gada čempions, un tas ir tāds ļoti svarīgs uzsvars. Un Andris Benedikts Gusts, jauns pienācējs, kurš, protams, sagatavos īpašu šovu. Grēzni atgādināšu, ka tas viss notiks tepat pavisam drīz 30. jūnijā. Otrdien, 7:00 ir sākums. Noslēgsim eleganti pirmo vasaras mēnesi. Dosim varbūt jauniem, enerģiskiem jauniešiem iedvesmu turpināt kaut ko, varbūt iet Kristapa pēdās un turpat pie tiem groziem sākt savu karjeru. Iedvesmojoties no taviem. Tev ir kāds, kurš tieši raugoties uz tavu karjeru, arī tev ir nācis tagad pēc gadiem klāt un teicis, es sāku tikai tāpēc, ka redzēju, kā tev izdodas. Noteikti kaut kas tāds ir bijis. Jaunieši ir teikuši, ka ir iedvesmojušies no manas tās dankošanas, bet laikam ar to dankošanu ir tā, ka tev ļoti, ļoti jāgrib ir dankot, lai tu pēc tam kaut kur ietu tālāk un kaut kur darbotos. Tā kā arī Avotiņš, protams, teica, ka viņš ir kaut kur mani redzējis un no tā kaut ko paņēmis, bet jā, protams, ka ir džeki, kas basketbolistam vispār atceramies, Slam Dunk, tā ir tāda īpaša lieta, ko gribas izdarīt. Man tā noteikti bija pats svarīgākā, kaut kāda noteikti nogriezt. Fantastiski, tad atvadas no lielās skatuves varēsim lūkot Kings of Air pasākumā, tepat Grīziņkalnā jau pavisam drīz 30. jūnijā. Paldies, kungi, ka varējāt ierasties. Es ticu, ka darbu un treniņu daudz, lai visu sagatavotu un viss būtu līmenī, bet ņemot vērā, ka šis pasākums jau Ghetto Games stilā allaži ir augstu latiņu cēlis, tad es ceru un ticu, ka šis būs nemainīgi līmenī. Paldies jums! Paldies! Tiekamies!